Labrīt, dabas pētnieki! Ko jūs darat sniegotās dienās? Mēs paņēmām ragavas un iesim tagad staigāties pa mežu. Vai esi priecīgs? Mēs braucam uz mežu. Šeit ir mūsu ieeja mežā. Izskatās tā kā pasakā, vai ne? Tur ir nogāzies koks. Mēs nemaz nevarēsim izbraukt garām laikam. Wow! Mēs pamēģināsim šito mazo rūķu mājiņu izlist. Nogāzies tas koks un tur tikai maziem cilvēciņiem ir ceļš. Nu, ejam uz priekšu. Ejam. Wow! Tagad mums ir tā kā slepena ieeja mežā, redzat? Tā kā Nārnijā. Mēs esam apģēbušies, mums ir biezās bikses, slēpošanas, zābaki, cepures, cimdi, šalle. Wow, paskatieties, cik skaisti. Jā? Iesim meklēt mazo rūķīšu mājiņu. Tur viņš dzīvo pie koka. Tu esi atradis kaut kādas pēdas, ja? Kas varētu būt rūķīšu pēdas. Tās, ka te vēl ir nogāzušies koki. Tas nebūs viegls šodien mums ceļojums. Vai mēs vispār tiksim garām šeit? Iesim paskatīties. Wow, bet vai viņi ir nokrituši tā no sniega vai no vēja? Paskatieties, tā ir mūsu taciņa. Un viņa visa ir ar kokiem. Mums jāiet šeit taisni. Mēs nemaz netiekam uz priekšu, bet paskatieties. Tā ir vienkārši pasaka. Tālāk, ja mēs iesim, mums ir jāatstāj ragavas šeit. Jo mēs tur nevarēsim iziet. Mūsu ragavas palika tur. Paiesim mazliet uz priekšu. Paskatīties. Viss ceļš ir ar tādiem kokiem sakritušiem. Cik skaisti. Pasties. Oh my gosh! Hold on. No, I think it's gonna be a catastrophe. Nekas, celies. Lai gan ziemā visi kukainīši guļ, mēs joprojām satiekam savu mazo kaķi. Un mēs arī nolēmām uztaisīt paši savu putnu barotavu, lai varētu vērot putniņus. Ko jūs darat, lai ziemas dienas būtu vēl priecīgākas?